Un paldies par šo uzaicinājumu runāt šajā seminārā, kas, es saprotu, jums ir projekta ietveros, un es dalīšos ar savu prezentāciju. Tātad mans šīs dienas tāds ieskats teozofu slepenās gudrības ģenēzē faktiski koncentrēsies uz to jautājumu, nu kā Helēna Blavatska ir nonākusi pie šīs idejas par mahatmām. Kādreiz veicot lauka pētījumu teozofu grupās, es konkrēti domāju Rērhiešu grupas, ar viņiem ļoti ilgi un gudri mēs ierakstām interviju par kultūru kā gaismas kultu. Un tad, kad intervija beigusies, mēs sēžam pie kafijas tases, runājam par dzīvi, un es izmetu frāzi, ka cilvēki taču nav mainījušies kopš saviem sākumiem, ka paldies, ka šī attieksme pret pasauli un cilvēku uzvedība faktiski ir vienāda no Bībeles laikiem līdz mūsdienām. Un tad mana saruna biedrene teica, ko jūs? Taču pār cilvēces evolūcijas stāv nomodā mahatmas. Un tas man sniedz uz to jautājumu, vai rērihieši vēstot par šiem mahatmām paši tic tam, ko viņi runā, un es pārliecinājos, jā, ka tā ir. Viņi tiešām ir pārliecināti, ka cilvēces evolūcija vada augstāko evolūcijas pakāpi sasniegušas būtnes, kas mīt astrālajos plānos, bet Blavatska sākumā runā par to, ka šīs būtnes mīt Himalajos. Un šai tēmai tad mēs šodien arī pievērsīsimies. Vai jums iet uz priekšu? Jūs redzat, kad iet uz priekšu. Jā. Redzat, kad iet uz priekšu. Ok. Tātad teozofijas biedrības dibinātājas Helēnas Blātskas mācības centrālā ideja ir par šo slepeno brālību, kas pārauga cilvēces evolūciju. Un šis naratīvs vēlāk, jau 20. gadsimtā, ir visai spēcīgi ietekmējis visu šo pasauli, ko mēs saucam par konspiratīvās idejas nesējiem. Un vēstījums par Himalajos mītošajiem mahatmām, kuri atklājuši Blavatskai slepeno gudrību, bez šaubām ir modernais mīts, kura ģenēze liecina, ka mīts kā analoģiskās izziņas veids nav zaudējis savas funkcijas mūsdienās. Mēs redzam daudzās jaunajās reliģiskajās kustībās, ka jauni pravieši, jaunas mesijas, jaunas atklāsmes. Tā ir visai ierasta parādība mūsdienu kultūrā. Bet, ja mēs paskatāmies Blavatskas šajā fundamentālajā darbā slepenā mācība, tad ievadā pamanām Helēnas Blavatskas par to, ka viņa raksta, ka šo doktrīnu ir saņēmusi no skolotājiem, kas mīt Himalajos, un viņas pats vienīgais nopelns esot tas, ka viņa bijusi cienīga saņemt šo mācību. Protams, par noslēpumaino Madame Blavatsky pastāv ļoti atšķirīgi viedokļi. Vieni viņu uzskata par krāpnieci un meli un diezgan aktīvi apkaro, citi par gudrības kroni un pārdabisku būtni. Bet viņas biogrāfija bez šaubām ir daudziem baltiem plankumiem klāta. Bet tās lielākās pieturas punkti ir tas, ka 17 gadu vecumā viņa apprecas ar ģenerāli Blavatsku un pametusi vīru 1851. gadā Londonā. Blavatska esot tikusies ar savu mahatmu, un par tālākajiem 30 viņas dzīves gadiem maz kas zināms. Un parasti, kad tiek apgalvots, ka šajā laikā Blavatska esot daudz ceļojusi un tikusies ar saviem skolotājiem, jeb mahatmām. Te man uzreiz ir jāpiezīmē tas, ka Blavatska ir nākusi no hānu dzimtas, un ja jūs braucat ceļā no Rīgas uz Daugavpili caur Jaunjelgavu, tad ir vienā vietiņā barona kapi, tie ir von Hānu kapi. Tāda interesanta vieta, kur mirušie ir izkārtoti
apveida kompozīcijā. Tad savā ziņā šī Hāna dzimtā jau ir saistīta ar ezotēriskajām aprindām krietni sen. Kā liecina Blavatskas biogrāfija, tad šis mīts par garīgajiem skolotājiem ir veidojies spiritisma kontekstā. Nerunāšu par to, kur un kā ir radies spiritisms, to varam izlasīt enciklopēdijās, bet būtiski tas, ka Blavatska ir aizrausies ar spiritismu jau kopš 1858. gada. Un tieši šajā gadā Parīzē viņa sāka apmeklēt spiritismu seansus, ko vadīja tolaik Eiropā slavenais medijs Holmes. Un tad, kad Blavatska nonāk Amerikas Savienotajās valstīs 1873. gadā, viņa pelna sev iztiku, tulkojot rakstus par spiritismu, ko publicēja Nikolais Aleksandrs Aksakovs un izdeva žurnālu Psihische Studien Vācijā. Un dedzīgi darbojoties spiritistu aprindās, Blavatska iepazinās ar bijušo pulkvedi Olkotu, kas kļuva par viņas tuvāko līdzgaitnieku. Nu, atcerēsimies, ka ieradusies Amerikas Savienotajās valstīs, Blavatska paziņoja, ka pār viņu valdot kāds neredzams spēks, un laikam ritot šis neredzamais spēks pamazām ieguva ar vien skaidrākus apveidus. Vienā no savām vēstulēm Aksakovam Blavatska rakstīja, ka sazinoties ar 7 gariem, kura vidū īpaši izcēlās Džons Kings. Šis Džons Kings spiritistu aprindās savā laikā bija tāds ļoti izplatīts vārds, mediju iecienīts gars. Un tas ir kāda mirušā gars. Un kāds spiritisma popularitāte ASV sāka strauji kristies, savukārt Blavatska atzinās Aksakovam šādi citēju: spiritisma dēļ esmu gatava pārdot savu dvēseli, bet neviens to nepērk, un es dzīvoju no rūkas mutē, vajadzības spiesta strādājot par 10 vai 15 dolāriem. Un sapulcinājis ap sevi pusduci izcilāko un gaišāko Amerikas prātu, kā viņa pati rakstīja, un cerot uz jauniem panākumiem, Blavatska kopā ar Olkotu nodibināja Teozofijas biedrību. Tātad tas notiek 1875. gadā. Viņu nolūks nebija nostāties pret spiritismu, bet izrādījās, ka šķelšanās bija nenovēršama. Blavatska rakstīja savam domu biedram Vācijā, ka teozofija ir tas pats spiritisms, tikai apzīmēts ar citu vārdu. Es skaidroju viņiem, spiritistiem, cik vien spēju, bet nekas nelīdz, tā esot herēze. Citāta beigas. Tātad Blavatska centās glābt situāciju brīdī, kad spiritisma, akcijas Amerikā krītas, un viņi piedāvā jaunu, spirituālo spiritismu. Citēju, viņi spiritisti apgalvo, ka šīs parādības rada aizgājušo mirstīgo garu, parasti radinieki, kas atgriežas uz zemes, kā viņi saka, lai sazinātos ar tiem, ko viņi ir mīlējuši, vai arī kam ir bijuši stipri pieķērušies. Mēs noliedzam šo tukšo apgalvojumu. Mēs uzskatām, ka mirušo gari nevar atgriezties uz zemes. Citāta beigas. Tātad, mainoties Blavatskas uzskatiem, Džons Kings, kas sākotnēji bija kāda mirušā gars, pārtapa personā, konkrētā dzīvā garīgā personā. Citiem vārdiem sakot, sazināšanos ar mirušo gariem nomainīja sazināšanās ar dzīvu garīgo būtni. Un te mēs nonākam pie šī koncepta par brālību. Brālību kā slepeno zinību glabātāju. Un sekojot tālākai šai mīta attīstībai, rodas jautājums, tad kādā veidā šī dzīvā garīgā persona pārtapa brālībā. Un te ir tāds interesants gadījums. Kāds jurists, faktiski grāmatu tārps, kas bija ļoti erudīts okultisma jautājumos, bija iepazinies ar Blavatsku. Un kopā ar saviem draugiem viņi uzrakstīja parodiju par ezotērisku zinātni, un šo darbu parakstīja ar izdomātu vārdu Hirov, kas ir veidots no šo personu pirmajiem uzvārdu burtiem. Un izlasījuši rakstu,
teozofikā nereti gadās neatpazīst šī darba žanru, ka tā ir parodija, to uztver ļoti nopietni. Un atzina, ka jaunekļi faktiski ir pārspējuši paši sevi un secināja, ka viņus ir vadījuši augstāki spēki. Savukārt Blavatsku jaunekļu izdomātais Hiraf bija tik spēji iedvesmojis, ka viņi pat publicēja atbildes rakstu, kurā pirmo reizi pavēstīja par brālību, kas mītot austrumos un glabājot slepenas zinības. Šo slepeno zinību idejai bez šaubām ir sena vēsture, bet īpaši tā ir tikusi cildināta masonu un rozenkreicera aprindās. Un ņemsim vērā, ka Blavatska ļoti labi pārzināja rozenkreiciešu literatūru, un rakstot savu pirmo grāmatu Isis and Veiled, viņa izmantoja arī vairākus masonu darbus, uz kuriem ir ļoti aktīvi arī atsaukusies. Tādējādi šo dzīvo garīgo personu aizvietojot ar brālību, faktiski Blavatska iekļāvās slepeno biedrību popularizētajās okultās gudrības tradīcijās. Un te vēl jāpazīmē, ka Blavatsku mēs varam uzskatīt savā ziņā arī par pirmo ezotēriķu feministi, jo tajā laikā masoni savās rindās neuzņēma sievietes, un tā savā ziņā bija Blavatskas atbilde uz šo teiksim, noraidījumu. Runājot par to, kur tad šie garīgie skolotāji mitinās, kur ir viņu mājvieta, tad jūs dzirdējāt, ka iepriekš minētajā atbildē Hirafam Blavatska rakstīja, ka garīgo skolotāju brālība mīt austrumos. Un jāatzīst, ka ideja par austrumiem kā gudrības avotu un bez šaubām ir pastāvējusi krietnu laiku pirms Blavatskas. Piemēram, Voltērs bija pārliecināts, ka reliģijas saknes ir meklējamas Indijā. Šleigelis uzskatīja, ka cilvēces kultūras un reliģijas šūpulis ir kārts Indijā. Šopenhauers apgalvoja, ka jaunās derības idejas ir mantotas no Indijas. Jēzus esot mācījies no Eģiptes priesteriem, kas nākuši no Indijas. Bet būtiskākais šajā visā stāstā ir Nikolais Notovičs. Viņš ir krievu žurnālists, kas nebūdams ne filozofs, ne teozofs, publicēja grāmatu La vie inconnue de Jésus-Christ. 16 gadus Jēzus esot pavadījis Indijā, mācoties pie brahmaņiem un budistu mūkiem. Un šādā rietumu kultūras kontekstā gluži likumsakarīgi, ka Blavatskas brālība nāk no tās pašas puses, no austrumiem. Bet vēl sīkāk varam jautāt, kāpēc tad šī mājvieta, Mahatma mājvieta galu galā ir Himalajos. Nē, Blavatska nebija alpīnisti. Bet kāpēc Himalaja? Kāpēc garīgie skolotāji savu mājvietu galu galā rod Tibetā, Himalajos? Te jāatceras šī laikmeta gars, ka sākot no 19. gadsimta vidus rietumus bija pārņēmis tāds īpašs intereses vilnis par Ķīnu, Mongoliju un Tibetu, un tieši uz šīm zemēm devās neskaitāmas ekspedīcijas. Tibeta faktiski bija šī slēgtā valsts, kas neielaida, baidoties no koloniālisma, neielaida ārzemniekus. Lhasā bija ārkārtīgi grūti kādam ārzemniekam iekļūt, bet kopumā uz šīm zemēm devās neskaitāmas ekspedīcijas. Un it īpaši valdzinošs tiešām bija Tibetas tēls, piemēram, arī Novalis rakstīja par ēdenes dārzu, kas ir apslēpts Himalajos. Tāds romantisma vilnis, un sekojot šim romantisma vilnim, arī Helēna Blavatska savai brālībai mājvietu ierādīja Himalajos. Bet izšķirošā nozīme tomēr, manuprāt, ir bijusi Svēdenborgam, Emanuēlam Svēdenborgam, jo šī viņa mācība par to, ka zudušais vārds esot meklējams pie Tibetas gudrajiem, bija ļoti labi pazīstams Helēnai Blavatskai, jo viņas vecstāva bibliotēkā bija Svēdenborga grāmatas, un Blavatska pati ir atzinusi, citēju, ka no visiem mistiķiem teozofiju visvairāk ir ietekmējis, protams, Svēdenborgs.
Tātad šis vēstījums par šiem garīgajiem skolotājiem, nu, faktiski pārņēma visu Eiropu, un šīs vēstis sasniedz arī Krieviju. Un tur šis mīts par garīgajiem skolotājiem nodarbinājis arī filozofu Vladimiru Solovjovu. Un ko viņš raksta? Хотя сообщения таинственных загималайских братьев и имеют подложный характер, но само это братство так называемых махатм едва ли есть чистый миф. Tātad viņš saskatīja, ka aiz šī vēstījuma slēpjas kaut kāds racionāls kodols, kaut kur tam kājas auga. Un viņš sniedz arī konkrētu atbildi, uzskatot, ka Mahatmas ir tie paši kelani, par kuriem ir rakstījis franču misionārs Evarists Uk. X latviski varbūt mēs varētu tā viņu transliterēt šķiet. Tātad Evarista Uka grāmatā tiešām bija ārkārtīgi populāra savā laikā, un tā tika aktīvi lasīta, izdota, tulkota daudzās valodās. Un jāatzīst, ka viņa grāmata, protams, nebija vienīgā, kā rietumu pasaule saskārās un apmierināja savu interesi par austrumu zemēm. Bet franču misionārā šī lācaristu tēva Ika darbi tiešām bija visplašāk lasītie, faktiski pieejami ikvienam. Un vienā no savām grāmatām tēvs Iks raksta, ka ir sastapies ar tautas ticējumu, ka Himalajos mītot kādas garīgas būtnes vārdā Kelani. Un te mēs varam jautāt, vai Blavatska ir lasījusi Ika darbu? Par to, ka viņa šo darbu ir lasījusi, nav ne mazāko šaubu, jo grāmatā Aizsari Vēlet viņa arī pati atsaucas uz šo darbu. Viņa ir atstāstījusi lācaristu tēva vēstījuma būtiskākās detaļas, piemēram, par lamas astrālā ķermeņa lidojumu uz attālo klosteri. Nu, tas ir viens tāds spilgts piemērs, cik radoši Blavatska ir spējis izmantot ceļotāju stāstus, lai radītu savu mācību, kuras centrā ir mīts par garīgajiem skolotājiem. Tātad mēs nonācām kurā punktā? Mēs nonācām punktā, kā Blavatskas Mahatmas rod savu mājvietu Tibetā. Bet kāpēc šie Mahatmas tomēr ir indieši? Un uz šo jautājumu atbildes sniedz vairāki fakti. Kad tika dibināta Teozofijas biedrība, Indija pat nebija pieminēta. Bet jāņem vērā indieša Dajanandas Sarasvati dibinātā kustība Ārijas Samedž, kas spēja rast tik ciešus kontaktus ar teozofiem, ka 1878. gadā abas biedrības apvienojās. Bet šī sadarbība nepastāvēja ilgi, tomēr Blavatskas skatiens no Indijas nenovērsās. Ejam tālāk. Blavatskas skatiens no Indijas nenovērsās, un atceramies šo 1879. gadu. Tur bija skandāls ar to, ka izrādījās, ka Blavatska šos fenomenus, ko viņi demonstrēja cilvēkiem, veids ar bijušā cirkā strādājušā burvju mākslinieku palīdzību. Un pēc šī skandāla tad teozofi arī pārcēlās uz Indiju, kur garīgie skolotāji arī pārtapa indiešos. Tātad šie divi garīgie skolotāji, Morija un Kudhumi, Morija esot dzimis Pandžabā, Kudhumi Kašmirā. Nu, un tā kā teozofi izvairījās no skolotāju saukšanas personvārdos, tad visbiežāk tos dēvēja vai nu par master, metru, hajaina vai arī par master M, master KH. Līdz 1878. gadam, runājot par garīgiem skolotājiem, Blavatska netika lietojusi jēdzienu Mahatma. Toties izdevumā The Theosophist
Pirmais numurs liecina, ka jau 1879. gada oktobrī šis iedziens ir iekarojis centrālo vietu Blavatskas mācībā. Un ņemsim vērā, ka kādu laiku pirms The Theosophists izdošanas Indijā teozofiem piebiedrojās šī persona, Damodars Malavankars, kas atteicies no piederības augstākajai kastai un zaudējis savas ģimenes materiālo atbalstu, kļuva par šī jaunā preses izdevuma menedžeri. Un Damodars Mavalankārs bija tik tuvu stāvoša persona Blavatskai un Olkotam, ka tieši viņu prombūtnes laikā Adjarā, kur viņiem bija šis centrs, kur viņiem bija iekārtot savu okultā istaba, tad šīs okultās istabas atslēgas uzticēja tieši Damodaram. Tātad Indijā, ņemsim vērā, ka Indijā šo jēdzienu Mahatma, mēs visi zinām, Mahatma Gandijs, tas nav Gandī vārds, tas ir pagodinājuma tituls, kaut kas līdzīgs kā kristietībā Hristos. Indijā jēdzienu Mahatma lieto kā pagodinājumu titulu. Bet tieši pēc Damodara Mavalankara ierosmes teozofi to sāk izmantot kā sinonīmu slepenās brālības locekļu apzīmējumam. Tas ir Himalai garīgos skolotājus sāka dēvēt par Mahatmām. Un laikam ritot, Blavatska izstrādāja šādu definīciju. Augstākās pakāpes adepts, cildena būtne, kas guvusi varu pār saviem zemākajiem principiem, dzīvo tādajādi bez miesiskā cilvēka ierobežojumiem. Mahatmām piemīt zināšanas un vara, kas atbilst tai evolūcijas pakāpei, ko viņi sasnieguši. Tātad te mēs nonākam jau pie galīgā mīta varianta, kurā ir šie divi vadošie skolotāji, kas ir Kuthumi un Morija. Runājot par Kuthumi, tad pētnieki ir atzinuši, ka tas ir pilnīgs izdomājums, bet vārdu Morija mēs varam sastapt gan Bībeles tekstos, gan budistu tekstos. Budistu tekstos tā ir viena tautiņa, Morijas. Slepenās gudrības saņemšana, kādā veidā tad Blavatska saņem šo slepeno gudrību? Ja esat kādreiz lasījuši viņas, ieskatījušies vismaz viņas grāmatā Slepenā mācība, tad esat pamanījuši, ka tā ir visai tāda garlaicīga lasāmviela, pilnīgā, gandrīz brietām viņa šķiet kā geogrāfijas mācību grāmata par minerāliem, vietām antīkās filozofijas analīze, un ir ļoti daudz skaistu citātu. Ja mūsdienās mēs varam, piedodiet, ieļac kādu citātu no interneta, atrast jebkur, tajos laikos tā bija problēma, un tāpēc Blavatska izmantoja grāfieni Vahmeisteru, kurai bija iespēja plaši ceļot, apmeklēt Vatikānu bibliotēku un citas lielās bibliotēkas. Un viņa lasīja šīs grāmatas, ko Blavatska lūdza, no kurām Blavatska lūdza izrakstīt kādas zīmīgas citātas. Un tieši Vahmeistere bija tā, kas piegādāja Blavatskai visus šos citātus. Un tas nav nekāds noslēpums, jo Vahmeistere to pati ir plaši aprakstījusi savā dienas grāmatā, kas starp citu ir publicēta. Tātad Blavatskai vesela rinda, Vahmeistere nav vienīgā, kas strādā, jāsaka tā, lai radītu Blavatskas tekstus. Viņai vesela rinda asistentu. Tātad ņemsim vērā, viņi nāk no Cariskās impērijas, bez šaubām viņa ļoti labi zina franču valodu, angliski viņa sākumā runājusi briesmīgi un rakstījusi briesmīgi, un tāpēc viņai bija vajadzīga vesela plejāde, native speaker, kā mēs tagad sakām, un tie bija Judge un Olcott, kas pārskatīja viņas grāmatu lappuses un faktiski izlaboja, ne tikai valodu. Un vēl tiek apgalvots, ka Vahmeistere ir dienas grāmatā stāstījusi, ka manuskripts, ko viņa atstāja uz galda pa nakti, no rīta jau ir pilnīgi sakārtots, izlabots un atrasts. Lai jums veicās, kolēģi, šādā veidā savus zinātniskos rakstus uzlabot pa nakti.
Tātad šī citātu izcelsme faktiski ir skaidra un jāatzīst, ka Blavatskas, piemēram, slepenajā doktrīnā ir vairāk nekā no 100 grāmatām dažādi citāti. Un jāsaka tā, ka no šīs pirmās paudzes teozofu literatūra viņi tiešām mūsdienās lasīti diezgan pagarlaicīgi. Un te jāuzteic Rērihu pāris, sevišķi Helēna Rēriha, kuras šīs atklāsmes, Agni joga, jeb dzīvā etika, nu, tās jau bija cilvēkiem lasāmas, un, manuprāt, tāpēc arī ieguva, piemēram, Latvijā ļoti lielu popularitāti. Tā jau ir otrā teozofu paudze. Bet cenšoties atbildēt uz jautājumu, kas tad ir apakšā tām visām Blavatskas mītām, nu, kāpēc tad viņi rada šo mītu, tad man gribētos piesaukt un nejauši tā ieskicēt šo izdevumu, ko Blavatska, tas ir Blavatskas faktiski pirmais darbs, ko viņi publicē vēl Krievijā, Rada Bai. Un darbs saucas Izpiešķeri dribņē indastana. Tātad vēstījums par austrumiem, un viņa vēl paraksta šo darbu ar pseidonīmu Radabai. Tas ir ļoti interesants vēstījums, kas apliecina to, ka Blavatskas savā būtībā, kā uzskata Vladimirs Solovjova brālis, kas arī rakstījis šo, nu, gandrīz vai vēsturisko romānu par Blavatsku, viņš uzskatīja, ka Blavatska ir ļoti apdāvināta rakstniece un žēl, ka viņa nav nodarbojusies ar rakstniecību. Un šajā grāmatā ir tāds tēls kā Gulabs Singh, kas ir noslēpumaina būtne, Ģimalaiski učiķeļi, un viņš veids brīnumainus fenomenus. Ir stāsts arī par Radža jogi fenomeniem, kuri faktiski sakrīt ar tiem pašiem, ko ir veikusi arī Blavatska. Tātad mēs varam teikt, ka šis literārais darbs, izpiešķir bla bla bla, un Blavatskas slepenā mācība Isis and Vēled ir balstījušies vienā izcelsmes avotā. Tās ir Blavatskas fantāzijas spējas un iztēles. Tātad runājot par šo garīgās evolūcijas mītu, tad parasti, nu jā, ar vārdu mīts mūsdienās populārajā līmenī mēs saprotam kaut kādu izdomājumu, nepatiesību, un reizum kolēģi vēsturnieki lieto, ka tas ir vēstures mīts. Nu jā, nepatīk man šis apzīmējums, bet tāds mums ir. Bet šādas izpratnes saknes mītu konceptu degradējot ir meklējamas sengrieķu filozofijā, piemēram, Platona dialogā, Eitifons. Sokrāts diskutē ar jaunekli, kurš svēti tic, ka mīti vēstī patiesību. Un pierādot, ka sengrieķu mīti ir pretrunīgi, Sokrātam izdodas apšaubīt mītu patiesumu. Racionālu pieeju mītiem īpaši aktīvi popularizēja apgaismības laikmeta domātāji, kā arī mūsu laiku kultūras kontekstā mītu visbiežāk uztver kā sinonīmu izdomājumam, nepatiesībai. Bet, manuprāt, tas ir visai tāds piezemēts skatījums un būtu jāņem vērā, ka mitoloģiskais domāšanas veids ir īpašs domāšanas veids. Mēs varētu teikt, ka tā ir estētiskās domas forma, ko varam raksturot kā izziņas ar simboliem, tēliem, metaforām, analoģijām. Un turklāt, analizējot mūsdienu mītu piemērus, varam secināt, ka mīts, kā analoģiskās izziņas veids, nav zaudējis savas funkcijas mūsdienās. Jo, lai izteiktu kādu ideju, joprojām tiek izmantoti simboli, metaforas, līdzības. Es ceru, ka šajā projektā, kas jums ir par konspirācijas teorijām, jūs tās brīnišķīgi jau identificējām. Un mēs redzam, ka zinātniskās domas attīstība ir atņēmusi mītiem šo objektīvo un kosmoloģisko vērtību, bet to antropoloģiskā vērtība saglabājas. Kāpēc? Tāpēc, ka cilvēks pēc savas dabas ir simbolos, tēlos, analoģijās, metaforās domājoša būtne. Un tā kā mīts joprojām ir galvenā cilvēka pašizteiksmes forma, tad arī mūsdienās rodas arvien jauni mīti, turklāt visdažādāko kultūru kontekstā. Un kad Blavatskas vācība rietumu domāšanas sistēmā
kad tapa Blavatskas mācība, tad rietumu domāšanas sistēmā ienāca šī evolūcijas ideja, un tad teozofijas dibinātāja, sekojot savam laika garam un pielāgojot šo evolūcijas ideju garīgajai sfērai, savā ziņā bija ezotēricisma tādas attīstības virsotnē. Ja bioloģiskās evolūcijas kulminācija ir cilvēks, tad garīgās evolūcijas kulminācija ir mahatmas, kas veido slepeno brālību. Un ienesot evolūcijas ideju reliģiskajā laukā, Blavatska radīja šo mītu par cilvēces transformāciju, kas kļuva par 20. gadsimta mitoloģiskās sistēmas centrālo simbolu. Un, ja mēs skatāmies tagad visas šīs New Age kustības, kas ir vērstas uz cilvēku pārveidošanu, viņa dziedināšanu un ko tik vēl nē, tad tam visam pamatā ir Blavatskas mācība, šis mīts par cilvēces transformāciju. Tātad Blavatska ir radījusi tādu kā paradigmu, no kuras kurā ļoti viegli iekļaujas visas New Age grupas. Un ja ar zinātniskās evolūcijas teorijas palīdzību cilvēks cenšas izprast dabā notiekošos procesus, cenšas atbildēt uz jautājumu, kā, tad ar garīgās evolūcijas mītu cilvēks tiecas rast atbildi uz eksistenciāliem jautājumiem. Kāpēc? Un šī pārēja no kā uz kāpēc ir īpaši vienkārša, tālāk, ka mūsu laiku kultūru raksturo ticība zinātnei, nevis tās izpratne. Antropologs Middletons ir atzinis: citēju, mīts ir viedoklis par sabiedrību un cilvēku vietu tajā un apkārt esošajā visumā. Mīti un kosmoloģiskie jēdzieni raksturo tautas attiecības ar citām tautām, ar dabu un ar pārdabisko. Tātad mīti ir vēstījumi, kam piemīt noteikta sociālā funkcija. Vai kāds vēstījums top par mītu, to nosaka nevis vēstījuma saturs, kā uzskatīja racionālisti, bet gan veids, kādā tas tiek izmantots. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mīta šī nozīme ir atkarīga nevis no vēstījuma kvalitātes, bet gan no pielietošanas veida. Un sniedzot atbildi uz jautājumu, kāda ir dzīves jēga, un spēcīgi iedarbojoties uz atsevišķa individu iztēli, mīts var ietekmēt arī visas sabiedrības domāšanu un rīcību. Un to, ka mītam piemīt kultūru veidojošs spēks, tiešām spilgti pierāda šis Blavatskas radītais mīts par garīgiem skolotājiem, kas ir dziļi iespaidojis un joprojām iespaido un turpina iespaidot kultūru Latvijā un citvieta pasaulē. Un aplūkojot šī mīta realizāciju Nikolai Rērija gleznās, mēs ļoti labi varam pārliecināties, cik valdzinoša un skaista ir šī mīta izteiksme mākslas tēlos. Vecākā paudze, kas mēs piedzīvojam padomu laikus un toreiz apmeklējām tagadējo mākslas muzeju, vēl atceramies, ka bija Nikolai Rērija gleznu istaba, neliela telpa, kur atradās Rēriha biedrības kolekcija. Un tur parasti dežurēja viena no Rērihiešu sakotājiem, un tiklīdz jūs ienācāt šajā zālē, tā jums sagaidīja tāds neoficiāls gids, šī kundzīte, kas dedzīgi skaidroja Rēriha mācību un ticību par Tibetas viedajiem. Paldies! Tas ir mans stāsts, ar ko es gribēju dalīties. Paldies! Domāju, ka te mēs uzzinājām ļoti daudz jaunu, arī tie, kas varbūt projekta ietveros pētīja konspiroloģitātes rašanos, mēs esam tuvojušies 20. gadsimta sākumam, bet faktiski droši vien varbūt arī Blavatskas idejām tā uzmanība ir bijusi nepietiekami pievērsta, un ir pēdējais brīdis paskatīties, un pētīt tuvāk.
Bet, kā jau es teicu, tagad pēc profesora Stašlāns uzstāšanās ir laiks jautājumiem. Jūs redzat panelī apakšā pa vidu tādu jauku mazu rociņu. Ja kādam ir jautājumi vai kādas replikas, jā, tad lūdzu paceliet šo rociņu, jā, un tad arī es redzēšu, jā, kurš ir tas, kuram ir kārta uzdot jautājumu. Protams, varbūt ne tikai jautājumi, bet arī komentāri. Lūdzu. Guntis Kalme, lūdzu. Jā, laba diena. Labdien. Nedaudz kādreiz savā garīgajā bērnībā esmu par šo virzienu interesējies. Un tagad, kad Stašlāns kundze pieminēja šo Mahatmas fenomenu, kā visas cilvēces garīgo skolotāju, tradīciju vai virkni, tad sakiet lūdzu, kā teosofi vai šī vismaz Rēriha biedrība atbildētu uz, protams, savā ziņā ironiski jautājumu, ja jau cilvēces evolūcija virza šie mahatmas, kas ir šī bezgalīgi gudrās būtnes, tad kāpēc viņam tas ir tik slikti izdevies? Paldies par šo jautājumu. Nē, es teozofiem neesmu uzdevusi lauka pētījumos šādu jautājumu, jo, kā es sākumā minēju šo savu stāstu no sakariem ar viņiem un kā es pārliecinājos, ka viņi tam tiešām tic. Jūs saprotiet, ja kāds tic, tad viņam nav svarīgs šis rezultāts. Ja? Viņam svarīga šī ideja, kam viņš tic. Un es nezinu, kā viņi pamatotu to, kāpēc mums pasaulē iet tik slikti. Bet viņi teiktu, ka nē, nemaz tik slikti neiet, jo mums jau ir nākošā rase. Paskatieties, mēs jau domājam, mums ir kvantu fizika un tā tālāk, un tas ir viss to, ko Blavatskas ir rakstījusi. Es domāju, ka īstenībā viņi tur, kur mēs saskatām problēmu, viņi tur problēmu nesaskata. Tāda ir mana atbilde. Mhm. Un sakiet, lūdzu, kā viņa atbild uz to faktu? Es neatceros, pie kā konkrēti tas bija, vai pie Nikolaja vai pie Svētoslava Rēriha, kurš otrā pasaules kara gados rakstīja, es neatceros, no kurām tām Agni jogām vai kur, ka Krievu kaķušas, tā teikt, tur apsveic šie mahatmas vai kas, kā viņi tur ar saviem triecieniem tagad cīnās pret briesmīgo ienaidnieku un tam līdzīgi. Respektīvi šī izteikti propadomiskā nostāja, kas parādījās vismaz kaut kādos no šiem izdevumiem. Kā viņi uz to skatās? Okay. Te tiek skarts jautājums par Rērihu un politiku. Tad jāsaka, ka Rēriha politiskā orientācija vairāk kārt mainījusies. Atcerēsimies, sākumā viņš bija carisma atbalstītājs, faktiski monarhists. Tad pie varas nāk bolševiki, ar kuriem sākumā viņš sadarbojas. Un tad, kad bolševiki nacionalizēja un viņam neatdeva vairākas gleznas, viņš gan apvainojās uz bolševikiem, izceļoja uz Somiju. Un tad tie teozofi, kas, Rēriha sekotāji, kas bija saglabājušies un darbojās savā ziņā nelegāli Padomju Savienībā, radīja šo mītu par to, piedodiet, atkal lietoju šo mītu, ko es apkaroju, šo fake news par to, ka Rērihs ir devies uz Somiju uzlabot savu veselību. Tā no Pēterburgas bieži vien arī mūsdienās dodas cilvēki atpūtā, vismaz devās uz Somiju. Un tur, tad, kad Somi pasludina savu neatkarīgo valsti, nabaga Nikolais Rērihs vairāk nevarēja šķērsot robežu, un viņš palika tajos drausmīgajos kapitālistu baros. Ja? Tāda bija šī padomju laika rērihieša interpretācija. Bet īstenībā Nikolais Rērihs bija totāli mainījis attieksmi, un Parīzes Nacionālajā bibliotēkā es atradu vienu nelielu brošūru, franču valodā, ko bija izdevis Nikolais Rērihs, kur viņš lamāja burtiski trīsstāvīgiem vārdiem bolševiku varu. Tātad viņš mainīja savu nostāju pret bolševikiem.
Tad, kad viņi nonāk Londonā, viņi mēģina izceļot uz Indiju, bet pēkšņi pavērs iespēja tādai lielai radošai darbībai nonākt Amerikas Savienotajās valstīs, un tur Rēriham izdodas rast kontakts ar cilvēkiem no politiskajām un augstākajām kultūras aprindām. Un ASV, kā jūs zināt, viņš izveido Nikolai Rēriha mūzeju, viņš tur veido veselu loku ar cilvēkiem un dibina šo tīklu visā Eiropā. Faktiski Reriks ir no pirmajiem, kas ļoti apzināti veidoja savas grupas tīklu, ja, visā pasaulē un arī Eiropā. Un tad viņiem rodas iespēja arī ceļot un faktiski doties uz Himalajiem pie Mahatmām, bet viņi rīko tā dēvēto zinātnisko ekspedīciju, kurā ir arī Vladimirs Šibajevs, kas ir rērihiešu cilvēks un tajā laikā dzīvo Rīgā pirms Otrā pasaules kara. Un tur rērihieši sastopas ar dažādām grūtībām, šķērsojot šīs robežas. Viņiem palīdz ASV politiķi, kā tur šķērsot Ķīnas robežu, vēl kaut kur Ķīna viņus aptur. Tur ir skaistas bildes par to, kā viņi briesmīgos ziemas apstākļos tiek apturēti kalnos. Un galu galā Rērihi apmetas Pandžabā. Es tur neesmu bijusi, jo savā laikā tur bija ļoti slikts ceļš, kad es ceļoju pa Indiju, bet tagad tur esot uzklāts asfalts, ja kāds brauc uz Pandžabu, tad pie Rēriha šīs dzīvesvietas var diezgan viegli nokļūt. Un tur, sekojot jau no austrumu puses notikumiem Eiropā, Rēriham vēlreiz mainās attieksme pret bolševikiem, un, kā mēs zinām, viņš ar savu dēlu, vecāko dēlu, ierodas Maskavā, vēlas tikties ar pašu augstāko tajā laikā, kas ir Staļins. Un tur notiek lieli ļambasti, paši no vēstures ziniet kādi, un Rērihs ātri pamet Padomju Savienību. Vārds sakot, šī perioda Rēriha raksti, vēstules un ieraksts dienas grāmatās liecina par to, ka viņš mēģināja izveidot tādu teozofisku, teokrātisku valsti, kas būtu balstīta uz Padomju Savienības austrumu pusi. Un to viņš būvē divos virzienos, meklējot šo atbalstu pie bolševikiem, un otrkārt cenšoties nostiprināties vietējo cilvēku, kas dzīvo Pandžabā, šajā autoritātē. Un mēs zinām šo budistu vēstījumu par to, ka šis nākošais Buda nāks no rietumiem, un tad Rērihs to ļoti labi izmanto, ka viņš runā par budismu, viņš runā par to, ka faktiski uzskata sevi, ka viņš ir nācis kā mesija. Tur vēl nāk iekšā šī viņa mācība par pasaules māti, kas ir Helēna Rēriha un tā tālāk. Bet ko es ar to visu gribu teikt, šo garo un sarežģīto penteri? Ar to, ka Rērihs vairāk kārt ir mainījis savas politiskās orientācijas, atkarībā no tā mērķa, ko viņš grib realizēt. Jā, un šī viņa iesaiste politikā tomēr ir bijusi, to nevar noliegt, bet teozofi, ar kuriem man bija darīšana savulaik Krievijā, to veikli ignorēja, absolūti par to nerunāja, un tikai tie, kas kritizēja teozofus, par to publicēja grāmatas. Tāda ir mana šī garā un nesakarīgā atbilde uz jautājumu. Paldies! Varbūt vēl kādam ir kas jautājums vai papildināms vai iebilstams. Tā, pagaidām neredzu. Ja es drīkst vēl vienu jautājumu, kamēr kāds vēl domā. Sakiet, lūdzu, tad cik liela, teiksim, ja tā var sacīt, ir šo teosofu biedrības vai Rēriha biedrības vai viņiem domājošo iespējas šobrīd Latvijā un varbūt arī Eiropā? Kā jūs to vērtētu šobrīd? Te ir jāskatās chronoloģiski. 90. gados, kad mums sākās šī reliģijas brīvība, kad Latvijā aktivizējās dažādas jaunās reliģiskās kustības, tad atceramies, ka arī 90. gadu pašā sākumā arī Rērihiešu biedrībā bija vairāk pār
1000 biedriem. Tur daudz iestājās, jo padomju gados, izmantojot tieši Rērieka gleznas, viņa mācība bija savā ziņā nostiprinājusies caur šiem mākslas tēliem un bija pārņēmusi cilvēku prātus. Kultūra kā gaismas kults. Tas bija pirmais, kas tika likts priekšā, teiksim, popularizējot Rēriha mācību Latvijā. Un tam radās sekotāji bez šaubām arī kultūras un intelektuāļu aprindās. Tad, kad visa šī lielā, un tad Latvijā šī rērihiešu visa kustība faktiski sašķēlās 3 grupās. Viena bija tā dēvētā vecā, vēl Riharda Rudzīša vadītā Latvijas rēriha biedrība, kas strādāja, kuras darbība bija centrēta tiešām uz kultūru. Viņi organizēja izstādes ar rēriha skicēm no Ņujorkas un veica dažādas citādas kultūras pasākumus, popularizējot rēriha mācību. Viņi ir tie, kas ir pārņēmuši šo arhīvu, kas ir Latvijas rēriha biedrībai vēl no pirms Otrā pasaules kara šī perioda. Savukārt otra biedrība, tā bija Starptautiskā rēriha centra nodaļa Latvijā, un atšķirībā no šīs pirmās Latvijas rēriha biedrības, kur pasākumi notika latviešu valodā, un šī mērķa auditorija un biedrības locekļi galvenokārt bija latvieši, tad šī otrā, kā Maskavas Starptautiskā rēriha centra nodaļa, tur viss norisa krievu valodā. Tā bija savā laikā ļoti tāda daudzskaitlīga biedrība, un viņas darbība centrējās izglītībā. Tie, kas Latvijas universitātē mācījās 80. gados, atcerās, ka mums visiem bija pedagoģija, un pedagoģiju lasot, tad bieži atsaucās uz Amanašvili. Amanašvili bija Gruzīnu izcelsmes pedagogs, kas dzīvoja Maskavā, un viņam tiešām bija ļoti labas grāmatas. Es arī savā laikā lasīju viņa grāmatas, izmantoju viņu šo attieksmi, tādu cieņpilno attieksmi pret bērniem, dažādas interesantas aktivitātes. Viņš savās grāmatās bija aprakstījis, bet viņš izrādījās ir rēriha sekotājs, un Maskavā viņi dibināja centru un šīs aktivitātes vērš uz izglītību ar šo ideju, rēriha mācību popularizēt skolās. Un šai sakarā arī Latvijā izdeva grāmatu, ko bija sarakstījusi lietuviešu skolotāja fizikā, un šī grāmata saucās Fizika Jazakomsierce. Un tā bija domāta kā mācību grāmata fizikā bērniem, bet īstenībā tā bija teozofijas doktrīnas izklāsts fizikas terminiem. Un tieši tas arī raksturo teozofus, ka viņi spēj jebkuru mācību priekšmetu izskaidrot ar šī priekšmetam terminoloģiju, tajā ieliekot savas idejas. Savukārt trešā grupā, un noteikti esat pamanījuši, bija tā radikālā labējā grupa, kas izdeva avīzi DDD, tātad Aivars Garda, kuram bija izdevies piesaistīt bijušās kultūras akadēmijas 4 studentes, un tur parādījās tāda interesanta nozīme, kāda loma tad ir sievietēm teozofijas kustībā, sākot ar Nikolai Rērihu, pēc tam ar šīm Gardas meitenēm, kas Latvijā izvirzījās tādā kā priekšplānā. Kas notiek ar šīm kustībām šobrīd? Notiek apmēram tas pats, kas ar visām šīm jaunajām kustībām, kas ienāca Latvijā. Mūsu tirgus ir mazs. Latvijas tirgus ir mazs, Baltijas tirgus ir mazs. Un sākot savu lielo darbību, kaut vai tie paši mormoņi, viņi aktīvi sāka darbību, bet viņi redz, ka tā atdeve ir minimāla, viņi te rosās, bet nekas grandios nenotiek, jo piesaistīt daudzus cilvēkus, tas nav tik vienkārši tādā maz apdzīvotā valstī kā Latvija. Un ir šī pamata, ka mums ir jāsaka tā maz iedzīvotāji, maz iespējas piesaistīt jaunus, piedodiet, adeptus. Tad daudzas jaunās reliģiskās kustības ir vienkārši atstājušas Latviju. Piemēram, es īpaši nepamanu to, kas kādreiz bija mūnisti Latvijā, kas centās darboties studentu vidū. Viņiem Merķeļa ielā bija savs oficiņš. Kaut kā nav manīta vairāk tā viņu aktivitāte. Viņi kaut kur kāds individuāli noteikti ir, un rērihieši
kustībai faktiski tādu ļoti būtisku kaitējumu ir izdarījis austrumu ķēniņš vārdā Putins, jo pateicoties saviem sakariem ar pareizticīgo baznīcu un pareizticīgās baznīcas instrumentalizēšanu uz saviem vardarbīgiem mērķiem, tad viņš ir ņēmis pie šī valsts politika, ir ņēmusi pie dziesmas visas jaunās reliģiskās kustības Krievijā. Nu, un teozofi, viņi, piemēram, ir pazaudējuši šo mūžu, ko viņiem iedeva pa velti Maskavā savā laikā, kur viņi izveidoja lielu Rēriha centru. Tur bija pilnīgi viņa templis, Rērihiešu templis, ar tādiem jau kulta iezīmēm, kas bija ļoti interesanti reliģija pētniekam. Bet man kā reliģija pētniekam jāsaka, diemžēl Krievi to aiztaisīja, man vairāk tur nav ko pētīt, ja. Un pat Krievijas šie teozofijas kritiķi tagad saka, ai, nabaga rērihieši, mums viņi žēl. Jā, viņi tiek savā ziņā ļoti nospiesti malā, līdz ar to šīs ietekmes izglītībā nav. Nu, kas notiek Latvijā? Latvijā ir šis Rēriha biedrības arhīvs, kuru viņi visai stingri sargā un nelaiž iekšā. Un faktiski šie mani mēģinājumi, nu, ka man būtu vajadzīgi kādu materiālu, viņi man atbild uz vēstuli. Nu, priekš kam jums to vajag? Nu, kam tas vispār ir vajadzīgs? Un tad, jāsaka, tā man mazliet kaitina. Ja jau jūs esat šie kultūras nesēji un jūs uzdodat jautājumu, kam tad ir vajadzīgi pētījumi par Ērihu, jo, nu, jāsaka tā, viņi baidās, ka viņas parāda, nu, ne tajā gaismā, kas ir izdevīgs viņiem. Un tāpēc šīs ezotēriskās grupas atceramies, kāpēc savu raksturu tās ir okultas, ja, slepenas kustības. Nu, tajās vienmēr ir diezgan grūti iekļūt, lai veiktu lauku pētījumus. Savā laikā tas bija daudz vienkāršāk nekā šobrīd. Un bez šaubām, ka Latvijā ļoti šī starptautiskā Rēriha biedrība bija ļoti redzama arī to, ka viņi darbojās Svētā Pētera baznīcā. Marijana Ozoliņa, kas bija šī muzeja direktora, tieši Svētā Pētera baznīcā organizēja milzīgs pasākums. Ja starptautiskās Rēriha biedrības oficiālais biedru skaits bija 21, ko viņi paziņoja, ka tas ir sakrāls skaits un vairāk viņu uz papīra neviena nereģistrē, tad viņu pasākumos tiešām bija pilna Svētā Pētera baznīca ar šiem teozofiem. Un šie viņa pasākumi, nu, no vienas puses atgādināja kultūras pasākums, bet no otras puses tur bija jau veikti tādi reliģiskie rituāli. Nu, tas ir garš stāsts, man ir arī etnogrāfiskās filmas par viņu šīm rituālajām darbībām. Nu, kā tika veidota, jāsaka tā, nu, ļoti apzināti jau reliģiskā sistēma. Bez šaubām paši teozofi sevi uzskata par filozofiem, tā ka jums ir konkurenti. Nu, ne jau vēl savā laikā ar mūsu kolēģi institūtā Nikandru Gilu mēs smējāmies, ja mums nebūs darba, tad mēs veidosim jaunu reliģiju. Jā, Habards arī teica, ja jūs gribat uztaisīt $1 000 000, jā, tad dibiniet savu reliģiju. Kolēģi, varbūt ir laiks, ja Nu, Izraela mums nedod izskatās, ja naudu, dibinām pētnieku reliģiju kaut kādu. tā izskatās, tas laiks strauji tuvojas. Kļūstam groteski. Nu, bet atgriežoties pie tēmas, varbūt vēl kādi jautājumi kādam ir parādījušies un vēl kas piebilstams. Un atvainojiet, ka uz katru jautājumu es atbildu ļoti gari, jā. To Bet es esmu ļoti piefiksējusi. interesanti. Es esmu piefiksējusi, jā, šo. Kādreiz, kad meita bija maziņa, viņa man teica, vai tu nevari atbildēt skaidri, jā vai nē? Kad viņa bija noklausījusies uz jautājumu kārtējo izklāstu par par un pret. Un sakiet, lūdzu, vai jūsuprāt, tad, nu, šai Rēriha kustībai vai teosofijas vai antroposofijas kustībai, nu, ir kaut kādas iekšējas attīstības perspektīvas, respektīvi, vai viņi jau ir savu to cilvēku ietekmēšanas un manipulācijas, nu, savu potenciālu ir izsmēluši, vai viņiem tāds vēl varētu būt? Es savā ziņā teiktu, ka viņi ir nodevuši stafeti. Viņi ir nodevuši stafeti New Age grupām. Te mēs redzam to, ka, nu,
jāsaka tā, mainās veids, kā runāt ar publiku. Es te nerunāju tik daudz par vervēšanas iespējām tā tālāk, bet mainās veids, kā izklāstīt to, ko viņi piedāvā. Un šajās dažādajās New Age grupās faktiski tiek turpināts tās pašas idejas, ko ir iedibinājusi savā laikā Blavatska, kas ļoti labi iekļaujas visā ezotēricisma vēstures straumē. Un tagad, nu, tāpat kā visā sabiedrībā, mums notiek demokratizācija. Ja? Demokratizācija ar to, ka jūs varat brīvi izplatīt savu informāciju, jūs varat taisīt nebūdami mākslinieki mākslas performances likt sociālajos tīklos. Jā, nāk šis jaunais izteiksmes veids, ko šie mūsdienu teozofi, manuprāt, tomēr nav apguvuši. Nu jā, viņi mainās, bet viņi nespēja mainīties, un strādājot lauku pētījumu grupās, es redzēju, ka vairums šo locekļu tiešām ir gados veci cilvēki. Jaunākie no tiem bija mana paudze, bet, nu, viņi, protams, centās, sevišķi Starptautiskais Rēriha centrs ar šo savu izglītības programmu centās iesaistīt skolēnus, kuri rakstīja sacerējumus par Rērihu, viņiem tur deva balvas un tā tālāk. Bet tas, manuprāt, nav nesis augļus, un nu, šī paudze aiziet, bet nāk nākošā ezotēricisma attīstības stadija, kā es teicu, tie sociālie tīkli, un tā ir jau reliģiju pētniecībā mums attīstās jauna nozīme, kā pētīt šīs jaunās reliģiskās kustības, kas darbojas sociālajā vidē. Viņas reāli nepastāv, bet viņas darbojas caur internetu līdzekļiem. Ja? Tā ka ezotēricismam ir sava vieta pasaules kultūrā, viņš nenorietīs, nepazudīs. Viņš tā kā tāda ēna šai oficiālajai baznīcai vienmēr ir bijis klātesošs, un ir laikmeti, ka šī ēna ir tik spēcīga, ka tā faktiski nosedz šo baznīcas sēku, bet ir laikmeti, kad ēna samazinās. Nu, tā ir ļoti tāda interesanta dinamika, nu, kuru es tā metaforiski varu analizēt ar šīs ēnas palīdzību. Nu, tas ir tāds liels process. Es Bet tā redzu, ezot. Labi. Jā, es gribēju iejaukties ar to, ka vēl viena rociņa ir pacelta. Tieši. Atvainojos, Dagmāra. Jā, Lūdzu. labrīt visiem. Paldies Dašulāns kundzei par šo pārskatu. Tas ir ļoti interesanti. Es klausījos ar tiešām lielu interesi. Un man prātā bija, ka jūs tikko minējāt, ka Putins ir slēdzis Rēriha centru Maskavā, jo faktiski tas labi iekļaujās tādās soft power Krievu tradīcijās parādīt sev kā garīgumu nesēju. Un man bija paralēli ar Ayn Rand. Jūs ziniet, vēl viena dāma, kas arī ieradās no Pēterburgas, Amerikā un sludināja savus idejas. Ka tas ir kaut kāds tāds ļoti interesants veids, un, protams, mēs akadēmiski un pētot šos jautājumus, mēs nekad nevarēsim pietuvināties, jo, nu, neirologi mums saka, ka viena puslode sarunājās ar otru. Kā profesors Milts vienmēr teica, ka visu rietumu kultūru mēs trenējam mūsu racionālo puslodi, racionālās zināšanas. Bet, ka pilns cilvēks ir arī tad, ja viņam ir attīstīta šī iracionālā puse. Un jūs ļoti labi pieskāraties tam mītu tēmai, ka vienmēr ir vieta mūsu apziņā, un vienmēr būs cilvēki, kas jutīsies privileģēti, ka viņi ir iesaistīti kaut kādās tādās idejās. Tā ir tēma ļoti interesanta. Paldies jums vēlreiz par priekšlasījumu. Es tikai gribēju teikt, ka man bija paralēli ar vēl vienu krievu dāmu, kas arī satracināja rietums un pat ir atstājusi arī ļoti lielu sliedi Amerikā. Pat lielais Grīnspens, viņš bija laikam Federālo rezervju prezidents, un viņš pat no Ayn Rand ir ietekmējies un ļoti daudz cilvēku. Tā kā ir idejas, kas atnāk no Krievijas un savaldzina rietumus, jo rietumi varbūt ir pārāk racionāli, ko kristietība arī nevar piepildīt ar savu ideju, ko viņi nes. Jā, es vēlreiz gribēju pateikt jums lielu paldies, jo es tiešām ļoti zinošs cilvēks šajā nozarē. Paldies, un atvainojiet, ka es bez kameras. Paldies par komplimentiem, bet es varētu teikt, ka, nu, jāsaka tā, ka šīs idejas
Viņas nāk it kā no Krievijas, bet principā viņas tur Krievijā ir nonākušas no rietumiem. Šīs idejas, ezotērisma idejas, viņas ir globāli cirkulējušas. Un vienā brīdī viņas kļūst populārākas un kaut kur aktivizējas Krievijas pusē, vienā brīdī Francijā, vienā brīdī kaut kur ASV. Bet zīmīgi ir tas, ka jaunās reliģiskās kustības aktivizējas un šīs jaunās idejas rodas brīdī, kad notiek dažādi kultūras saskarsme. Un ja mēs uz kartes veiktu tādu mapping, kā latvieši saka, tad mēs saliktu sarkanas punktiņus, kur tad šīs kustības ir radušās, mēs redzētu, ka viņas rodas tieši tur, kur ir kultūras krustpunkti. Tātad, piemēram, 20. gadsimta otrā puse, sevišķi aktīvi tās ir Amerikas Savienotās valstis, kur tas viss process sākās jau 19. gadsimtā. Vai, piemēram, ja mēs paņemam Indiju, tad mums iznāks šie sarkanie punktiņi tieši tajā punktā, kur krustojas kristietība, islāms un hinduisms. Tātad kultūra krustpunktu rezultātā rodas jaunas idejas, ne tikai, teiksim, mākslā, bet tās rodas arī reliģijas pasaulē. Jā, tādi ir šie procesi. Un pie jaunajām reliģiskajām kustībām jāsaka vēl viens interesants aspekts, ko jūs skārāt, protams, ir arī migrācija. Migrācija, kad šie jaunās mācības nesēji faktiski ir migranti kādā zemē. Arī tas nav jaunums, un to, ka Krievi ir sludinājuši kaut kur Amerikā un vēl kaut kur, tā ir visai ierasta parādība, arī indieši ir sludinājuši, un tik līdz Ķīnai kļūst brīvāk, kas, jāsaka, tās komunisma važas tā nākotnē paredzams, kā arī Eiropā pieaugs Ķīnas reliģija ietekme, kas jau šobrīd pieaug, paskatieties Parīzē, Champs-Élysées. Ko tu rītā dara? Rītā visi ap 7:00 migliņā nesabīstieties vingro tādi miglas tēli, taičī vingrojumi. Ja? Tā kā šīs idejas staigā mūsu globālajā pasaulē, šie ceļi ir, jāsaka tā, šīm idejām faktiski jau neizdibināmi, jo viņām satikties ir ļoti vienkārši. Un mums kā pētniekiem dzīve kļūst arvien interesantāka, jo šīs idejas tiešām fantastiskā ātrumā izplatās un nevar paredzēt, kas būs nākošais solis. Inese, redzu tavu roku. Jā, tiešām, Anita, liels paldies par šo stāstījumu prezentāciju. Tas, man liekas, lai paraudzīties uz šo fenomenu no daudz un dažādām šķautnēm. Man tikai viens jautājums no valsts un baznīcas attiecību skatu punkta. Saki lūdzu, vai šīs idejas neparādās tajā brīdī, tāda strauji izplatīta sabiedrībā, tajā brīdī, kad mēs redzam tradicionālās reliģiozitātes vai tradicionālās baznīcas krīzi? Jāsaka tā, ka jaunās reliģiskās kustības ir dzimušas vienmēr cilvēces vēsturē. Cik lielā mērā tās ir saistītas ar organizētās baznīcas krīzēm? Man nav veikti tādi pētījumi, bet es varu pateikt tikai savu viedokli par to, ka kristietība pēdējos gadsimtos ir ārkārtīgi racionalizēta. Racionalizēta līdz tādam smieklīgam līmenim uz atsacību gromatiņa, ja, kur tev ir skaidrs jautājums, ļoti skaidra atbilde. Tev jāiemācās, kas ir progoreiba. Ja? Tu savu mūžu kā bērns nezini, kas ir progoreiba. Es kādreiz pujātam to teicu, ko jūs darat? Es iemācījos vārdu progoreiba līdz šai dienai, es nezinu, kas tas tāds ir. Ja? Un mēs esam racionalizējuši skaidru jautājumu un atbilžu veidā. Un tajā brīdī, kā kolēģi pats skāra, cilvēkam ir šīs divas daļas, racionālā un intuitīvā, jeb mākslinieckā daļa, ja? Intuīcija un prāts. Kad kristietība ir tik tālu racionalizēta, ka mēs esam aizmirsuši, ka tā ietver arī šo reliģiskā pārdzīvojuma mistikas elementu. Tad, protams, ka cilvēki, kas jūt šo aicinājumu iegūt reliģisko pieredzi, viņi meklēs kaut ko arī ārpus baznīcas. Līdz ar to no vienas puses, protams, šī racionalizācijas krīze, kas ir pārņēmusi kristietību, ir savā ziņā izsaukuši šo atbildes reakciju, ka cilvēki iet ārpus šī racionālā prāta un meklē šīs meditācijas iespējas austrumu reliģijās,
aizmirstot to, ka rietumos arī ir sava mistiķu skola. Bet, ja esat ievērojuši, tad mūsdienās arī baznīcā ir šī tendence kopt šo mistisko tradīciju, bet tas tiek darīts ļoti, ļoti uzmanīgi un ļoti saudzīgi, lai neiekrist otrajā grāvī. Tāda ir mana atbilde Inesei. Paldies par šo jautājumu. Tā, neredzu vairāk rociņas. Guntis Kalme, lūdzu, vēl viens jautājums. Jā, vēl drīkst. Protams, liels paldies par jūsu tiešām izsmeļošo skatījumu, lai arī kādreiz bijušais, tā teikt, teosofs taču uzzināja arī par šo daudz jaunu, ko agrāk nezināju. Man radās tāds priekšstats, vismaz no toreizējās pieredzes reflektējot, ka tas viens no pievilcības elementiem ir, ka šī mācība vai mācības prot uzrunāt to, ko varētu raksturot ar šādu treizskani, sevišķi slepeni, sevišķi garīgi un sevišķi izredzēti. Jo kaut arī tas pats Steinai doktrīna, kaut arī, protams, ironiski, ka slepeno doktrīnu izdod tik ļoti atklāti, ja? Bet tas uzrunā kaut kādu šo cilvēku vēlmi būt par kaut ko sevišķu, par kaut ko unikālu. Tas, protams, ir diezgan banāli, bet, manuprāt, diemžēl darbojas. Jā, un tas darbojas ne tikai teozofijā, tas darbojas ļoti labi arī scientoloģijā. Scientoloģijā, kas piedāvā jums kļūt par operating thetan. Jā, ezotēriskas gnostiskās kustības, viņas tiešām piedāvā ezotero. Kas tad ir ezotero? Ezo grieķiski mēs zinām, ka ir iekš, un ezotero, ja latviski būtu tāds vārds, tad būtu visiekšējāko gudrību, gnozis, kas pēc savu raksturu ir okulta, tātad okultus, slepena. Un šīs visas kustības piedāvā, slepenu mācību izredzēto lokam. Un daudziem šajā gadījumā tas nostrādā, jo man ir kaut kādas īpašas zināšanas, kā iegūt to un to. Kultūras vēstures aspektā jāsaka tā, ka 20. gadsimta pirmajā pusē kaut kādas slepenās gudrības, ko iegūt Himalajos, un tas bija ļoti populāri. Arī nacisti tur sūtīja savas ekspedīcijas, lai iegūtu zināšanas no budistu mūkiem, ko viņi ticēja, ka pateicoties tām slepenajām zināšanām, kas ir budistu mūkiem, kas tur Himalajos kaut kur ir, viņi spējas manipulēt ar masām. Un bez šaubām arī komunisti jau pēc kara, izmantojot to pašu nacistu ceļu, veica kaut kādus pētījumus ar cilvēku darbību. Ja mēs skatāmies uz mūsdienu procesiem Krievijā un vēlamies atbildēt, kāpēc tā tauta tādā veidā tur ir, jāsaka tā, tur ir cits Vladimirs Solovjovs tagad, kas operē ar cilvēkiem. Tad rodas jautājums, ko tad viņi tur ir iemācījušies, varbūt tiešām viņi kaut ko ir apguvuši. Tā kā, daudzus cilvēkus tas tiešām uzrunā. Man ir kaut kas īpašs, es esmu kaut kas īpašs, šis ego building, ar ko rietumu kultūra mums tik ļoti šobrīd ir raksturīga, sākot ne tikai no skaistumkopšanas saloniem, bet beidzot jaunajām reliģiskajām kustībām. Tā ir viena no mūsdienu kultūras tāda raksturotāju īpašībām. Mēs stiprinām savu ego. Špricējot lūpās, ko tur krūtīs un dibenus, piedodiet, taisot, un otri savukārt mēģina kaut ko tādu uztaisīt arī garīgajā pasaulē ar savu dvēseli darīt. Tādi mēs cilvēki esam, ko tur var padarīt. Piedodiet par manu vulgaritāti šajā punktā. Īsti vietā. Tā. Vēl ir kādam, kas jautājams vai reflektējams? Vienīgi var pateikties gan par izsmeļošo lekciju, gan par iespēju noklausīties un par šādu pasākumu organizēšanu. Un ja vēl kaut kas tāds ir, tad lūdzu dodiet zināt. Šī bija ļoti vērtīga, sacīsim. Jā, paldies. Mums vēl ir atlikuši mūsu ciklā 2 semināri pēc vasaras brīvdienām.
Tā kā, nu tad vēl 2 iespējas būs. Tad, Kas būs saturā tajos 2 sabiedrībās? saturā viena būs lietuviešu reliģija pētniece par arī dzen par jaunajām reliģiskajām kustībām.